mums, vai ne? Jā. Mēs visu ko varam. Vispār man nedrīkst alkoholu lietot. Ļoti labi. Pagaid, vienīgi tagad ir bēdīgi, ne, nu. Mēs pieņemsim to vispār uztver tikai reāli kā šovu. Nevienā brīdī to nevar nekādā rakā nopietni uztvert. Kas tev vairāk aizskar? Kas tev reāli vairāk aizskar? Viņš nosauc par veco grezeli, to viņš salīdzināja tev ar Madaru. Es redzēju Lienas pārdzīvojumus, un tagad es iešu ringā. Es atceršos, kā viņi sēdēs gultas malas tikko. Tas man būs acs priekšā. Lietus krīt! To te datokies pīt! Tikai man šodien ir skaistuma procedūru diena. Tas jau vajag sev palutināt. Jā, tā ir. Tikai jāsaprot tagad, kādu mēs krāsu. Andrim jau patīk viss sarkans un spilgts. Es nezinu. Kaut ko droši vien tādu klasisku un neitrālu. Es nevaru saprast, kā pareizi darīt. Man īstenībā nav tik bieži tādas dienas, kad es eju pucēties. Es parasti pati rūpējos par sevi. Forša. Jā, es šodien iešu vēl pamēģināšu tādu lietu, ko es nekad neesmu darījusi, uz to spray tan. Nezinu, es ceru, ka būs ok. Bet vienkārši es esmu tik balta, tā kā sniegs, man liekas. Bāla. Jā. Nu, lūk, un tagad jāsaprot, kādā krāsā mēs te ko. Var jau kaut ko tur sakombinēt, es nezinu. Ko interesanti. Man patīk visas izteiksmes, man patīk sievietēm sarkani nagi, man patīk izteiksmīgi galvaskara, man patīk skrops, man patīk lūpas, man patīk viss, kas atšķir sievieti no vīrieša. Un man nekad tas nav šķits, piemēram, vulgāri. Jā, teiksim. Es uzskatu, jā, ka vīrietim no sievietes vizuāli vajadzētu atšķirties. Čau! Čau, mīlīgi! Čau, mīlīgi! Man ļoti patīk, principā baigi nekas nav mainījies, vienkārši ir gaišāk un tā. Bet ļoti labi izstāstas. Man bija iepriekš tāds vēsts tonis, tagad silts. Es kaut kā izskatos, man liekas, vēl jaunāk nekā parasti. Jā. Es nezinu. Tas nav pateicoties matiem. Pašsajūtai? Pašsajūtai, regulārām fiziskām aktivitātēm. Tev var cilvēki? Jā. Vajag labā štēle, nav vairs jāiet salārijā. Tu uzģērb tādas celofāna biksītes, uzliec galvā tādu cepuri, un tev vienmērīgi tā kā it kā krāsojot sētu, ja, piemēram, ar baloniņu, bet ne ar baloniņu, bet ar kaut ko tam līdzīgu, tev vienmērīgi nopūš ķermeni un rokas tādā ļoti foršā tādā krāsā, un padus, un kājas, un tā, un laikam Tikai to vietiņu nē. Tā ir šīs uzlīmē. Es ar tevi. Jā, vai tu tic man? Bet tas bija ļoti forši. Es uzreiz tāda veselīgāk izskatījos. Es esmu ļoti bāla ikdienā. Nu, cits cilvēks. Tas krūtis, jā, tonīts forši. Krūtis. Nenormāli skaisti. Nē. Vai ne? Vairāk kā vakar. Vairāk kā vakar. Un tu? Arī.
skaisti spīd. Laba gauma te vienam. Jā, es nolēmu neiet tradicionālā ceļa, kad parasti ir gredzentiņš un tā balta atstīga, kaut kāds kristāliņš vai kas. Man visu laiku, es tā kā guļu un es ieraugu to gredzenu un tiešām, tiešām, es ļoti laimīga. Gatavojam. Vidējos. Vidējos, divnieciniekam, jā. Jā, trīnieciņš ir galīgās. Ir var arī 5. Nē, 3. 3. Labi. Nē, 4. Labi. Un ūdeni glāzīt. Gāzēt, negāzēt. Istabas temperatūras. Istabas temperatūras negāzēt. Es vispār nezināju, kad asuma mēra no 1 līdz 5. Es nezināju. Un kāds tad asumiņš, es teicu, vidēji asiņš, tad 2. Es saku, labāk mēģināsim 4. Vispār man asas patīk. Un tā kā mēs agrāk to šampāniešu izdzērām, tad mums šodien tā asās zupiņa tieši baigi labā. Jā. Par islāmu jau bija doma mums, ne? Jā. Mēs visu ko varam. Islāmā nedrīkst alkoholu lietot. Ļoti labi. Ļoti labi. Bet ir kārtība islāmā. Islāma valstīs bijis, runājis, esmu pētījis islāmu. Islāmā ir kārtība un, principā, viss jau aizved uz islāmu patiesībā. Bet man patīk islāmā tas, ka tur ir kārtība, ja? Ka tev ir jāatriebi savas ģimenes asins, ka faktiski islāms ir tuvāk dabai, ja? Jo pagriezt otru vāju, ja tev iesi, tas ir pretdabiski. Kristietībā vispār ir nenormāli daudz, kas pretdabisks. Ja, kas ir absolūti, es zinu daudz kristieši, tīpaši, kas pievēršās kristietībai tādos pusauģu gados, viņi nesaprot, es jūtu vienu, tur ir rakstīts, ka vajag savādāk. Islāmā ir tā, ka tu dari faktiski to, ko tu jūti. Ja? Pie tam paņemiet šito zilo. Paspēt uz pizgaliem stāvot, atlikt nost, lai viņš ķipa netrāpja. Jā. Vienkārši turēt distanci. Tā. Sakoncentrēt. Nu, tā kā tojās 9. Marta cīņa Godvilā pret, kā lai es viņu nosaucu, jā? Faktiski tas kaut kāds tāds, sīks pirdienas, perdelis, tāds kretīnelis, jā, tāds kaut kāds puišelis. Teorētiski viņu varētu, protams, nodalzīt ļoti pārliecinoši pirmā raunda sākumā, bet es vienkārši gribēju aiziet savā dzīvē pirmo reizi uz kaut kādu tūciņas treniņu, kurā es nekad mūžā neesmu bijis. Esmu daudzījis boksa maisu, kas man ir dārzā karājies pie mājas, Bērza zarā un tā tālāk. Un es aizgāju pie Jāņa Pavloviča, pie savu drauga, uz tūciņas treniņu. Un ļoti labs treniņš bija. Tā, mēģini roku 2 reizes ātrāk kaut atpakaļ. Jā. Lai tu vari bams uz aizsardzību aiziet, vai bams attiec un vēlreiz iesmējies. No tev kāds pasaka. Nu, tā svīdis un tik grūti man nebija bijis. Es neatceros, kad strādājām pie sitienu tehnikas, ar rokām, ar kājām, strādājām pie kombinācijām. Ļoti augstā intensitātē. Vienbrīd puls bija kaut kāds 180 sitienī. Esmu 50 puls. Ja būs 200, tad... Tas būs zem zemes, vecīt. Tā, pasmies nākamais uzvaras. Tā, mēģini trāpīt. Taistos vairāk. Man nebija tāds sajūta, kas tur būtu pirmo reizi. Ļoti daudz es skatījos boksu, UFC, un man jau no bērnības tā, ka es varu atkārtot faktiski jebkuru kustību, ko es redzu. Gan tenisā, gan basketbolā, gan arī boksā. Un tā, ko es varu pateikt, paldies Jānim par šo treniņu. Nu, treniņš bija, es piešu godīgi, ļoti grūts. Es pāris reizes domāju, ka pārtraukt to treniņu. Es it kā esmu skrējis 10 km un 15 un aizvakar noskrēju 8 km un neaizzelsos pārāk un eju uz ielu vingrošanu un visādiem stieņiem un tā, bet šī ir kaut kāda pilnīgi traka slodze. Ja jūs domājat, ka jums ir kaut kāda izturība aiziet uz boksu vai uz kīboksu, tas ir ārprāts pilnīgs. Man uzreiz kramps. Rīgas šampānītes ierāda. Piera zeme.
Nu ko, kārtējais treniņš ir beidzies. Un ko es gribēju pateikt visai Latvijas sabiedrībai? Kā jūs Kiviču varat salīdzināt ar zuti? Kivičs ir mēsls, un jau 9. martā viņš ir īsman kulaks savu mutē. Bet, zini, Kivičs, es nespēju saprast vienu lietu. Kā tu smuko Madaru varēja apmainīt par kaut kādu vecu grezelu Lieni? Es ar Lieni pat negulētu, ja viņa būtu pēdējā sieviete uz šīs pasaules. Es te uzvarēšu 9. martā, es paņemšu tavu Lieni, bet ne jau es ar viņu gulēšu. Vienkārši es būšu uzvarētājs. Tāpēc tiekamies jau 9. martā. Ne, viņš, zin, ko viņš domā paniski, viņš domā, kā pārēt sarkanajām līnijām pāri. Ko vēl pateikt? Ja, ne, viņš tā domā neko, ja? Viņš vienkārši domā, kā uztaisīt vēl hype biļetes, vēl notirgot, kā vienkārši, ko vēl, moš kaut ko... Jā, bet būs pasaulē, viņš to visu klausīsies. Nu, kā, nu, kas? Nekas. Nu, pagaid, bet Lienija tagad ir bēdīga. Mēs pieņemsim to vispār uztvert tikai reāli kā šovu. Nevienā brīdī to nevar nekādā rakā nopietni uztvert. Nevar ņemt galvā tāds. Es nostīšu viņas, tu atbildes, nodalzīšu feizu, kas to tā gājienu. Es zinu, ka tas aizķer. Tā man patiesības aģīt. Tu esi skaistāk, tu esi manējās, tu ļoti mīlu. Godvārds. Kas tev vairāk aizskāra? Kas tev reāli vairāk aizskāra? Viņš nosauc par veco grezeli, jo to viņš salīdzināja tev ar Madaru. Manā sacīs, es 10 reizes skaistākā Madara, 10 reizes labāka. Es tev mīlu nenormāli. Okay, es nevaru jāsņemās. Es nevaru. Es rakstu viņam, ka es paņēmu personīgi šito. Reāli personīgi. Bet, zini, kas tu neesi nekad apsaukāt visos iespējamos vārdos? Taču es pa pusi Kad es saprotu kombināciju un ko pateicu. Nu, ko tu esi pusrīgai pagulsies apakšā. Nu, es esmu arī pusrīgi. Tam nav šoreiz vispār nekāda sakara. Pilnīgi nekāda. Kas tad tas salīdzinājums ar Madaru? Tas, kad Madara tik pieminēta? Tu visu taču dzirdēji, es negribu visu atkārtot. Nu, kas tad tagad ir? Ja es tagad pateikšu, Agnese Zeltiņa, ja tu būtu pēdējā, viņa tā Agnese Zeltiņa tagad neies vakarā gulēt? Kāds tam sakars? Ne, bet tieši kas tev aizskar visvairāk tas salīdzinājums? Man, piemēram, šitais te video iedeva reāli papildu motivāciju tai cīņai. Ja man vēl tagad bija tā, nu, ka tur izaicina un kaut ko, un tev tur asiņains deguns vai kaut kas, jā. Nu, tad tagad taču viņa atšķaukāšu. Es negribu, lai visi zina, par ko es raudu. Kaut kāds sīks pasaka, kā tu varēja aiziet no kaut kādas Madaras pie Lienes, un ka viņš negulētu tiem, ka tu būtu pēdējā sieviete pasaulē, un tu to ņem tiešām par nopietnu zaģīt pie sirds. Ko? Tu esi tādam izgājis cauri dzīvē, visiem tiem skaistam konkursiem, taču tur ir piesējuši, ka tu guli tiem visiem biezajiem večiem, kas tev tur palīdzēja tās gleznas tur organizēt un tā tālāk. Es negribu vispār iztarzēt, kāpēc es par to jārunā. Tāpēc, ka tu esi par to iecepusies. Tu par to nebūtu iecepusies, mēs par to nerunātu. Vienkārši gribēju tu līdz šim pilnīgi vispār, līdz šim mēs taču zinājām, kā būs. Līdz šim mēs visi laidām pāri galvai, pilnīgi visi. Mēs esam baigiem mališi, mēs laižam pāri galvai, mēs pret visu izturamies humoru. Es jau tā tā Madara tiešām ir par tevi jaunāk, 12 gadus, bet tu izskaties labāk, tu esi sievišķīgāk. Tev ir daudz vairāk labu īpašību nekā viņai. Es redzēju Lienas pārdzīvojumus, un tagad es iešu ringā. Es atcerēšos, kā viņa sēdēs gultas malas tikko. Tas man būs acs priekšā. Mēs viņam izdauzīšu to šūplādu naherā. Viss normāli, apklausis nesprot. Normāls. Nē, daži muzikanti māka ir lausties uz rokām, baigais pārsteigums, nesprot. Skrīt! To te datokies, pīt! Pilnīgi te... Un vispār man neviens sievieti nav aizstāvējis dzīvē. Man neviens sievieti nav bildinājis, man neviens sievieti nav aizstāvējis. Es nekad neesmu dzirdējis tik daudz komplimentus kā no Lienas.
Es stiprinu savus matus, tāpat kā savu ķermeni. Jaunais Pantene Superfood ir kā multivitamīna taviem matiem. Tagad ar Pro V maisījumu, antioksidantiem un lipīdiem par 100% stiprāki mati. Jaunais Pantene Superfood – stipri mati ir skaisti mati. Skaties, cik izdevīgi procenti. Kad piedāvājums ir tik labs, ka nenoturēties. Tikai šomēnes un tikai Incredit Group piedāvā atlaidi līdz 40% naudas kredīta likmei. Piesakies Incredit LV. I'd like to taste a real Italian coffee, please. What is the real Italian coffee? Espresso. You mean black coffee? Cappuccino? Ah, the real Italian coffee. Jā, Lavazza. Espresso un ne tikai. Atklāja itāļu kafijas daudzveidību. Lavazza. Vairāk nekā itāļu. Exactly. Tādu atskaiti nodot nevar. Jūs to vispār lasījāt? Nu, mēs taču par to jau esam runājuši, vai ne? Tā, pirms sūtīšanas viss ir rūpīgi jāpārbauda. Skaidrs? Kas te notiek? Tu taču atļāvi! Nezaudē saikni ar mīļajiem. Dzīvo harmonijā ar Magne B6 Premiumu. Sveiki, man lūdzu Coca-Colu. Ar vai bez cukura? Jebkuru, vienkārši mīlu kolu. Izbaudi abas, oriģinālā, bez cukura. Izbalējušas un novalkātas drēbes atklāja Perwoll Renew Advanced Effect. Tas atjauno krāsas un stiprina audumu šķiedras. Ļauj sev mirdzēt skaistās krāsās un izskatā. Perwoll Renew Advanced Effect. Jauna? Nē, mazgāta ar Perwoll. Tev var būt drudzis, vai tev var būt ballīšu drudzis. Klepus tev var atņemt visus spēkus, bet labāk no visa spēka justu līdz dēlam. Vari izmantot savas metodes, vai vari izvēlēties Theraflu, kas palīdz cīnīties ar sāpēm, drudzi, aizliktu degunu un klepu. Theraflu atvieglos augstēšanās un gripas simptomus. Netērē laiku gripai. Zobu jutīgums nepazudīs pats no sevis. Tas var pasliktināties. Kaut kas ar to ir jādara. Sensodyne ir īpaši izstrādāts, lai novērstu zobu jutību. Sensodyne Extra Vitamin zobu pastā ar uzlabotu baltinošo iedarbību. Veļas diena! Tik sviedari jau kapsulu 3 vienā, baltai veļai, veļai ar traipiem un krāsainajai. Vai... nu jā. Izbaudi tīrību ar Ariel 3 vienā veļas mazgāšanas kapsulām numur 1 Eiropā. Vai tu arī vēlies vied Ariel kapsulu 3 vienā? Aizver kasti līdz sadzirdi klikšķi. Vienmēr sargā to no bērniem. Martin! Martin! Pret bortiņiem nesities. Smuki pa vidiņu brauc. Tā būs ātrāk. Jā, Martin. Pa vidiņu brauc. Ja vajadzīgs aizdevums, izvēlies īstu ekspertu. Grandiozi jaunumi. SMS Kredīt LV palielina maksimālo kredīta summu līdz pat 500 eiro un samazina procentu likmes. Ienāc un pārliecinies pats. SMS Kredīt LV. Sieriņu baltais loterija atgriežas. Jau atkal pērc jebkurus 3 sieriņus baltais un laimē galveno balvu 3000 eiro, kā arī 100 eiro katru dienu. Baltais. Izskatās līdzīgi vai pat identiski. Taču tā tikai šķiet pirmajā mirklī. Jaunie gludagriezuma čipsi Estrella Fine Slices no kartupeļiem ar mizu, pagatavot saulespuķu eļļā bez mākslīgajiem garšas pastiprinātājiem. Estrella Fine Slices. Gludajiem līdzīgu nav. Un tagad pērc Estrella čipsus un laimē izklaidi pēc savas izvēles katru dienu. Estrella. Laiks labam laikam. Jaunā Parodontax Complete Protection zobu pasta. Vai tev asiņo smaganas, ka tīri zobus? Kādu zobu pastu izvēlies tu? Veselīgākām smaganām vai stiprākiem zobiem? Tagad tev vairs nav jāizvēlas. Jaunā Parodontax Complete Protection zobu pasta nodrošina 8 veidu iedarbību veselīgākām smaganām un stiprākiem zobiem. Atgūsti kontroli un aizmirsti par smaganu asiņošanu ar jauno zobu pastu Parodontax Complete Protection.
Kā Senukai veikalos, trešdienās, sestdienās un svētdienās vairumam preču 25% atlaidē, bet vannas istabas piedarumiem -40% un telpaugiem 50% atlaidē. Kā Senukai, stipri labāks veikals. Kad šķiet, ka labāk vairs nevar būt, Fondo LV kļūst vēl labāks. Tagad aizņemies līdz 500 eiro un naudu kontā saņem 10 minūšu laikā. Atmaksā kā tīk, pa daļām vai visu uzreiz. Laiks lielam pirkumam? Spice Home atlaides līdz 70%. Piemēram, vāze Wave par 17,70. Viss spēkā vien 3 dienas. Vairāk Spice Home LV. Jaunās kolekcijas modes, kosmētikas un mājas nodaļās. Ilgtspējīgas un gudras izvēles. Nākotne ir tagad. Stockmann. Šovakar bez 10:07 tavā ekrānā jaunais pašmāja realitātes šovs par mūziķa Andra Kiviča ikdienu Kivičs pavisam privāti. Pēc tam kulinārijas meistars tičus rādīs Austrālijas labākie pavāri, bet 8:30 skaties populāro detektīvu seriālu CSI Las Vegasā. Ja neredzēji, skaties lietotnē Shortcut. Šodien koncerts ir nakts lokālā, kurš ir apīts ar leģendām Ezīti, Smiglā, Vecrīgā. Nāciet uz koncertu, uzstāšos 2 daļās, bet sūdi ir tāda, ka izskatās, ka Niks Enziņš arī nāks uz šo koncertu un mēģinās kaut kādus sūdus uztaisīt, mēģinās uztaisīt kaut kādus asumus. Izdomājiet paši nākt vai nenākt, tas ir jūsu ziņā, bet, es teikšu tā, ka, es spēlēšu ģitāru, bet, kulaks kabatā man būs. Vai tiekamies Ezītē Miglā. Ne, bet, Rīgā būs pa īstam. Bet, dzīvē arī lielajās boksiņās, vienmēr hype organizē kopā. Šis saucamais hypes, jeb ažiotāža, kas tiek celta ap cīņu, pārsvarā ir abu pušu saskaņota. Ja? Es nevarēju zināt, ka viņš uzbrauks Lienei un teiks, ka tā blondā žurka, es tev tur viņu atņemšu, bet pēc tam es saņēmu telefonu zvanu, lai neņem to nopietni, ka tas ir vienkārši tāpēc, lai vairāk to ažiotāžu radīt lielāku. Ja? Tiešām atnāk šokar gājiens pēc tā, ko viņš pateica. Es šodien būšu tāda, tad, kad es viņu ieraudzīšu, kādu vietas man nav redzējis. To es varu pateikt. Kādā ziņā zini, ka es esmu steigni, ja? Es zinu, jā. Ja viņš iestīs pretīs, viņam sašķiedīšu krāsa par galvu, vai vārds. Lai pamēģini iesist, viņu nostīšu uzreiz. Viss, easy. Es man ir patās rīt, es sāku besīt jau. Jā, viss ir baigs smieklīgi, bet kaut kāds robežs ir jājūt drusciņi, ja? Jā. Kaut kādi balkuni, kaut kādi spermatozīdi. Es tā par spērnu tādu. Es nezinu. Sit Eziņam šito kāju netievu. Es zināju, ka Niks Enziņš ieradīsies Ezītī man koncertu laikā, bet kas notiks, to es nezināju. Tas ir atrunāts tik tālu, lai cilvēks saprot, ka viņš ieradīsies. Un it kā iespējams man kaut ko pateiks. Laižam. Nāc šurpsā kleitiņā. Lēlīte. Tu esi kā meitene bez lēlītes izskatās, jā? Как это возможно? Labvakar, dāmas un kungi. Mani sauc Andris Kivičs. Bet sākšu es ar savu vienīgo normālo dziesmu. Gribu novēlēt visiem patīkamu vakaru.
darām ar Lienu publiskā telpā, ir tas, ka mēs ignorējam to, no kā baidās cilvēks savā dzīvē visvairāk. Cilvēks savā dzīvē visvairāk baidās no tā, ko par mums padomās citi. Ko par mums teiks citi. Mums ar Lienu ir pilnīgi pie vienas vietas, ko par mums teiks citi. Sviņai gatavi. Kulcīt. Iedot tev tur pīmāri. Kā saka, par Kīviču. Par Kīviču. Jautājums. Aiziet. Nē, viss normāli. Apklausis nesprot. Normāls. Es nesaprotu, kas notiek reāli. Nē, daži muzikanti māk arī lausties uz rokām. Baigais pārsteigums, nesprot. Kurš vēl panāks pretī? Džeku atbalstīt, būs labi. Viņš tam mīslim iedos setā. Skaidrs. Tur nav ko noliekt. Es nezinu, kur ir kāda jēga vispār kaut ko tad. Počkas. Zini man taktika. Pirmais būs low kicks. Počkas, 4 žokļi. Visredzīgākais ir tas, kad nav bloku jēga likt tur. Nu, es sākšu low kick. Es sākšu priekšēju. Pēc noteikumiem? Nē, kickboks noteikumiem. Kickboks? Man tikko Džeiks prasīja, kas ir mīlestība. Ziniet, kas ir mīlestība? Tas ir tas, kad tu zvani vienai un tai pašai sievietei, gan skaidrā, gan pālēji. Mīlestība tas ir tad, kad tu atdod pēdējo konfektu otram, nevis apēd pats. Bet jautājums ir viens. Vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16? Pilnīgi deb... Nē, nāciet, projums! Kur tu atvilkies šeit? Ko atnāk paskatīties to koncertu? Ko tu? Viss šīs lietas ir faktiski inscenētas. Nu, es saku procentiem 30, 40, bet tu nezini, vai kādam neaiziet točins iet pa īstam, un kur tas viss izvērtīsies, un kur viņam to alu trāpīs, acīs vai pa kaklu, un ja acīs viņš viņam nesāks bļaut, ka viņam kā ārprās man dag acis palīgā, ja, un tā tālāk. Jā, es arī sajūtos, ka īsti laumātīti tiešām. Tā publiski nebija savot īsti nevienu vecs grostīs līdz. Nē, es vispār parasti nemēdzu kauties un tā. Kur ir apsārdze? Kur ir apsārdze? Kur ir apsārdze? Redzēs! 9. marts nav aiz kalniem! Jā, šur! Ko? Atnokripiesiet! Ko? Mēs esam cits, ka es viņu paņēmēs tā škvarņiku, viņš diezgan smags. Izdomā, ka tas neica baigais hiļaks un tievēs. Viņam ir kaut 90 kilo stabili pāri. Šās pagaršas un tad pasmagiem kauliem. Kāda mūzika? Uz 5 minūtēm kāda mūzika var uzlikt. Uz 5 minūtēm vienkārši bišķiņu. Kur ir apsardze? Es nezināju, ka es salazīšu šo gandrīz 1000 eiro vērtu ģitāru. Nu, viņi, protams, remontēja, bet tik un tā. Es nezināju, ka es paslīdēšu tur un nomaukšos. Ja? Es nezināju, ka Liene viņu tik ilgi tur grūstīs un klapēs. Mēs nezinājām, kas notiks tālāk. To nav iespējams inscenēt. Tāpēc kā filmā šīs cīņa ainas, viņas ir iesudētas, bet visu nav iespējams izdarīt. Tā vēl nebija dzīvē tā darījusi. Vispār man neviens sievieti nav aizstāvējis dzīvē. Man neviens sievieti nav bildinājis, man neviens sievieti nav aizstāvējis. Es nekad neesmu dzirdējis tik daudz komplimentus kā no Lienas. Kīvičs uzbruk jaunietim, labinieks. Labs. Davai, Kīvičs. Davai. Labs. Viņi, protams, ka ne uz kādu policiju nebrauks. Principā mums jābrauc uz Kurzemes rajona policiju. Jā. Man ir šūs jāliek. Kroč, divi.
Kroči 2 džeki veikalā. Iet mums ar lienu garām, vienkārši... Es skatos, kas viņu... tādā īpaši pretīgā veidā. Uzraksti, ka policija ir izsludinājuši šos puišus meklēšanā. Kas te notiek? Kā lai cilvēks te kaut kur tie? Varbūt tā nav notiek. Kur ir uzraksts, uzņemšana vai traumpunkts vai kaut kas? Tā nodaļa, kur ir jau... Kur ir 17. nodaļa? Halo! Tas lielākais sodi būs rītā, viņš būs vispār, Jānopērk uz mazvēr. Ne, nu var jau paņemt to roku un kaut kā satīt tā, ka tu tie cimdā dabūni iekšā kaut kā. Es sit kaut kā, nezinu, šito kaut kā, nezinu, sāpīgi jau būs. Pēc tā bicīs, man. Kā mēs piestam. Biceps, viņš jau pamst, viņš tikai būs sudījums. Viņš rīt būs zeltams, zaļas, zilas. Kā tāda kretīna dzīvo pasaulē, es nesaprotu. Nu, ko es varu pateikt? Nu, bļāviens, ir cilvēki ierauga Andru Kiviču un Līnas Kulnu, vienkārši sāk zviegoties, sāk ņirgāties, sāk apsaukāties, ja es nevaru neko nedarīt, jā. Un šoreiz viss tas konflikts aizgāja tā, jā. Sudīgākā variantā varbūt, nu, kad operācijā taisa. Tas kāls kaut kā ielūs, kaut kā jūtīgi. Es jau to pirkstot, viņš jau man stāvēja kaut kā uz šejiem, un es pats ielauzu iekšā vietā kaut kā.